Omega-3 ar vitamīnu E un citiem vērtīgiem ingredientiem. Pirmkārt, obligāti jālieto sievietēm, kuras gaida mazuli, kā arī tad, kad bērnu baro ar krūti. Network World Alliance garantē augstu kvalitāti. Ja mazulis ēd mākslīgo pārtiku, tad pārdurot kapsulu noteikti dodiet pa vienam pilienam. Šis produkts ir tas, kas ir katra partnera ikdienas nepieciešamība, ja uzturā netiek pietiekošā daudzumā lietotas zivis. Mēs visi, kas auguši Padomju Savienības laikos, atceramies, ka gan pie ārsta, gan pirmajās klasēs skolā un bērndārzā tika piespiedu kārtā ielieta mutē pretīgas garšas zivju eļļa. Jautājums ir viens. Vai tagad, kad dzīvojam tirgus ekonomikā un par visu maksājam un rūpējamies paši, zivju eļļa, vai kā tagad dēvējam omega taukskābes, rodas pašas? Nē, tās mums ir jāpērk un jālieto, ja gribam būt veseli un mundri. Tāpat Bāze Plus ir ikdienas produkts katrā ģimenē, jo nav noslēpums, ka mūsu pārtika paliek tik racionāla, ka ar to uzņemam vairāk kaitīgas vielas kā veselīgas. Bāze Plus satur nātriju, kalciju, kāliju, magniju, kas ir ļoti svarīgs mūsu spēkam. Kolostrum. Šo preparātu ražo daudz kompānijas, jo ir zinātniski pierādīts, ka pirmpiens, ko satur kolostrum, ir spēcīgākais dabā pieejamais imunitātes stiprinošais līdzeklis. Bagāts ar aktīviem proteīniem un īpaši svarīgs maziem bērniem un veciem cilvēkiem. Protams, ideāls visiem tiem, kam vēlme nostiprināt imūnsistēmu, iesakam saviem partneriem, kam bieži ir augšējo elpošanas ceļu infekcijas, iesakam arī tiem, kam pārmērīgs fiziskais un psiholoģiskais stress. Un nenoliedzami pirmais iedarbīgākais līdzeklis ir novājinātas imunitātes un alerģijas gadījumā. Ļoti iedarbīgs līdzeklis tieši atveseļošanās procesā, pēc praktiskās pieredzes pārbaudīts līdzeklis. Profesora Virta institūts. Piedāvā mums iespēju izgatavot vitamīnus. Šie vitamīni ir katram individuāli, jo pirms veicot pasūtījumu mēs aizpildām anketu, uzrādot tajā, ko lietojam uzturā, vai smēķējam, vai ikdienā lietojam alkoholiskos dzērienus, kāds ir mūsu dzīvesveids. Izpildot atbildes uz šiem jautājumiem, profesors Virts izgatavo vitamīnus tieši mums katram. Un uz buņģiņas tiek uzrakstīts katra pasūtītāja vārds un uzvārds. Bet kas ir jaunums pie profesora Virta institūta? Tas ir jaunais spirulīnas produkts, kas domāts imunitātes sakārtošanai, un ja mēs sakārtojam imunitāti, protams, mēs sakārtojam arī savu svaru. Jo nav noslēpums, ka šobrīd ļoti daudz cilvēku cieš no aptaukošanās tieši tāpēc, ka tiek lietot nepilnvērtīga pārtika. Kas tad ir spirulīna? Spirulīna ir viens no vecākajiem augiem uz zemes. Un tieši tāpēc profesora Virta institūts paņēma šo spirulīnu un pievienoja šiem produktiem, lai būtu atšķirīgs no pārējā preču piedāvājuma tirgū. Spirulīna ir bagāta ar barības vielām, kas satur nepieciešamās aminoskābes un olbaltumvielas, kā arī vitamīnus un minerālvielas. Spirulīna ir tā, kas normalizē vielmaiņas procesu un arī stiprina imunsistēmu. Tā satur 3 reizes vairāk olbaltumvielas kā cūgaļa, 2 reizes vairāk nekā lielopu gaļa, 1,5 reizes vairāk nekā sojas pupas. Un interesanti ir tas, ka 10 grami spirulīna satur 36 kalorijas, un tajā praktiski nav holesterīna.
Jāpievērš īpaša uzmanība tam, ka spirulīna satur gamma-linolēna skābi, kas ir tikai mātes pienā. Gamma-linolēna skābe ir būtiska, lai novērstu artrītu. Kombinācijā ar E vitamīnu šīs sastāvdaļas uzlabo reproduktīvo funkciju. Saskaņā ar pēdējiem pētījumiem tieši gamma-linolēna skābes trūkums veicina aptaukošanos, kā arī depresiju, šizofrēniju un novecošanās procesu. Šis gadsimts ir izplatīts ar šīm slimībām, ko es uzskaitīju. Spirulīnas sastāvā ietilpst arī 3 pigmentu krāsvielas. Tās palīdz organismam sintezēt daudz fermentu, kas vajadzīgi regulārs vielmaiņas procesam, un tām piemīt spēcīgs antioksidantu īpašību iedarbība. Viens no šiem pigmentiem spēja apturēt pat vēža šūnu augšanu. Spirulīna bagātīgi satur beta-karotīnu. To ņemot vērā, mēs saprotam, ka lietojot šo produktu, mēs uzņemam 10 reižu vairāk beta-karotīnu nekā tas būtu lietojot burkānus. Tātad burkāni mums būtu jāpēd ļoti daudz. Spirulīna normalizē sirds un asinsvadu sistēmu. Labvēlīgi iedarbojas uz nervu sistēmu, un nav noslēpums, ka katrs otrais cilvēks šajā gadsimtā ir ļoti nervos. Tā satur ļoti augstu procentu organisko dzelzi. Tātad šī produkta lietošana palielina arī hemoglobīna līmeni asinīs. Secinājums 1. Spirulīna sakārto cilvēka ķermeni. Tas nav nekāds brīnuma līdzeklis notievēšanai, bet gan vitamīnu un minerālu vielu sabalansēts produkts. Tie, kam ir liekais svars, nevajadzētu cīnīties ar sevi. Izmēģināt dažādas diētas, jo katra diēta nes līdzi pārbaudījumus. Diētas laikā cilvēka organisms novājinās, pie nepareizes izvēlētas programmas organisms zaudē vēl vairāk vitamīnu un minerālu vielu. Un, lai sabiedrība būtu vesela, jums pārtika dienā būtu jāpēd 50 kg. Kā piemēru minēšu, lai uzņemtu C vitamīnu devu, jums būtu jāpēd 15 apelsīni vai 42 tomāti. E vitamīnam katru dienu būtu jāizdzer 10 krūzes olīveļas. Beta-karotīna devai būtu jāpēd 5 burkāni. Selēnu jūs uzņemtu, ja apēstu 16 ceptas olas vai 160 banānus. Tomēr atceraties, ka dienas pārtikas deva nedrīkst pārsniegt 2000 līdz 2500 kilokaloriju. Un tādēļ profesora Virta institūts piedāvā jums gan šos dzērienus, kurus var lietot no rīta, kuriem ir pietiekoši sabalansēts vitamīnu kopums, gan arī zupas un batoniņus, kurus mēs varam aizstāt ar saldumiem. Jo, iedomājieties par šokolādes tāfelīti, var jebkuru našķi, tas izsauc mūsu cēlās dietas plānu pilnīgu likvidēšanu. Man tā garšo saldumi, un ceru, ka arī tev. Un smadzenes uztver šo tēlu un atcauc atmiņā tās pašas patīkamās asociācijas, tieši tāpat tiek izraisīts arī stimuls un vēlme pēc šokolādes. Un tas viss norāda uz to, ka ikreiz, kad tiekam kārdināti, mūsu smadzenes arī izjūt vēlmi šim kārdinājumam padoties. Bet smadzenes, kā zina, vada visu mūsu ķermeni un darbību. Un tāpēc profesors Virts piedāvā šos te batoniņus, kas ir ļoti labs risinājums, kas satur graudu pārslas, kviešus un ļoti daudz citas vērtīgas vielas. Ir grūti pieturēties pie veselīga ēšanas plāna, ja ēdam ārpus mājas. Liela daļa restorānu tagad piedāvā arī vieglus diētiskus ēdienus, bet mūsu risinājums ir tieši tas, ko sen bijām gaidījuši. Tās ir šīs te zupas. Uz darbu mēs varam paņemt līdzi vienu zupas paciņu, aplējot to mēs jūtam, kad sāta sajūta ir apmierināta un tiešām imūnsistēma tiek sakārtota. Kāpēc es par to tā runāju? Tieši es esmu tā, kas starp mūsu grupu, Superstars grupu, esmu šo produktu pasūtījusi un lietoju. Pārējie partneri
Tā kā viņi darbojās neatvērtās valstīs, viņi ir pasūtījuši, bet vēl nav saņēmuši. Rezultāts ir acīm redzams. Protams, pievienojot šim te produktam fiziskās aktivitātes, un arī tajās reizēs, kad mēs lietojam pārtiku, tad tie vairāk ir salāti un produkti, kas ir veselīgi, rezultāts nav ilgi jāgaida. Papildus uzņemam arī pietiekošā daudzumā šķidrumu, un mūsu vilmaiņa tiek sakārtota. Starp daudzo kompāniju piedāvājumiem, nu pat mums ir pievienojusies kompānija Viathome. Šī kompānija piederēja angļu biznesmenim Brensonam, bet šobrīd šī kompānija ir pārnākusi pilnā sastāvā mūsu aliansē. Tā kā šeit mēs lietosim dekoratīvo kosmētiku, gultas veļu, traukus, visu, kas nepieciešams mūsu skaistumā. Top produkts mūsu kompānijā ir arī asai ogas sula. Ja jums liekas, ka jūsu antioksidantu līmenis ir pārāk zems un ikdienas pārtikā netiek lietoti pietiekamā daudzumā augļu un dārzeņu, tad risinājums ir pārtikas piedeva vai arī sula. Popularitāti šobrīd tirgo iekaro tieši asai oga. Kas padara asai ogu tik populāru? Pētījumi pierādījuši, ka asai oga satur augstu kaloriju daudzumu, no 100 gramiem tajā ir 182 kalorijas. Tādu pašu daudzumu proteīna, kā govspiens, bet pēc enerģētiskās vērtības un tauku satura pat to pārsniedz. Ir ļoti bagāta ar vitamīnu A, B1, vitamīnu B2, B3, vitamīns C, E, D, protams arī dzels, kālijs, fosfors, kalcijs. Ir sabalansētas arī šīs te neaizvietojamās tautskābes kā omega 3, 6, 9, kas ir ļoti noderīgas un samazina tieši slikto holesterīnu cilvēka organismā. Un daudz citas būtiskas aminoskābes. Asai sula no kompānijas Network World Alliance ir rūpīgi sabalansēts un līdzsvarots dzēriens, kura sastāvā ir 19 ogas un augļi. Šajā veselības kokteilī ir ietverta asai oga, baltā vīnoga, našī bumbieri, aronija, sarkanā vīnoga, dzērvenes, banāni un daudz citi vērtīgi augļi. Ko tad šī asai sula dod? Kāpēc lielākā daļa partneru, un tos tā skaitā arī mūsu ģimene, lieto ikdienā šo te sulu? Pirmkārt, sula stiprina imūnsistēmu, palielina enerģiju un darba spējas, normalizē miegu. Ja gadījumā cilvēks mokās ar migrēnu, tad arī šī te migrēna izzūd. Kā es jau minēju, pamazina tātad šo te slikto holesterīnu līmeni, normalizē asinsspiedienu, regulē, protams, arī svaru, normalizē darbību tieši, kas saistās ar asinsvadiem un nervu sistēmu. Nenoliedzami uzlabo arī kūņģu un gremošanas darbību, saglabā un atjauno gan ādu, gan matu stāvokli, aptur dažādas slimības, ja viņas ir sākušās, tas ir, protams, pašā sākumā, pateicoties šim te labajam sastāvam, uzlabo redzi, uzlabo atmiņu un tā tālāk. Lai uzskaitītu visu šīs labās īpašības, mums vajadzētu ļoti daudz laika. Kompānija no asai ogas sulas sastāvā izgatavo un piedāvā mums arī kosmētiku. Šajā kosmētikā mums ietilpst 2 veidu kremi, taukainai ādai, normālai ādai, krems ādai ap acīm un, protams, šampūns, kondicionērs, ķermeņa kopšanas līnija, kuras starpā ir arī ķermeņa kopšanas eļļa.